Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Labrītiņ, šo rītiņu, šo skaisto, šo burvīgo, šo Skotijas rītiņu, dabīgi no Skotijas. Šodien mēs brauksim ciemos, ko varbūt pasaules pazīstākāmiem, slavenākiem austerēm un lašiem. Un baudīsim vēl, ko viņi tur gatavo. Pēc nelielu formalitāšu nokārtošanas pie mūsu draugiem esam saņēmuši ērtu transporta līdzekli, lai turpinātu mūsu Skotijas ceļojumu. Šodien mēs dosimies uz kalnainās Skotijas rietumiem, kur fjorda Fyne krastā iekārtojies uzņēmums ar tādu pašu nosaukumu. Sākotnēji Loch Fyne kļuva slavens ar savām austerēm, kas tika audzētas tīros un bagātos ūdeņos. Pēc tam rūpīgi šķirotas un atlasītas tās krietni atšķīrās no citu, līdzīgu audzētāvu produkcijas. Šobrīd uzņēmums piedāvā arī citas jūras veltes, ieskaitot ļoti pieprasīto Skotijas lasi. Šajā raidījumā uzzināsim, kā kūpina lasi Skotijā. Sīk izpētīsim austeru audzēšanas smalkumus un nobeigumā pagatavosim īsti skotisku siera kūku ar auzu pārslām un Loch Fyne lasi. Bet vispirms ieskatīsimies Loch Fyne austeru bārā, kur saimnieko šefpavārs Džemijs. Kā saka, tieši šeit var nobaudīt pašu svaigāko, kas nācis no tīkliem un murdiem. Hi, Jamie! Nice to meet you. You too. Sveiks, Džemij, prieks tevi satikt. Esmu ceļojis tālu, jo zinu, ka šī ir īstā vieta, kur meklēt labu lasi un austeres. Tur tev ir taisnība, Mārtiņ. Tad varbūt tu varētu parādīt kādu no pieprasītākajiem ēdieniem. Absolutely. Yeah? Let's go. All right, thank you. Yeah, we've got some lovely fish. Šeit mums ir svaigs lasis, ko pasniegsim ar zirņiem, bekonu un ūdenskresi. Ļoti patīkams un vasarīgs ēdiens. Lai arī bekons ir brokastu ēdiens, tas ļoti labi sader ar lasi. Tā tas ir pārsteidzoši, bet ar daudzām jūras veltēm bekons garšo ļoti labi, piemēram, jūras ķemmītēm. Tieši tā, tas piešķir patīkamu un dziļu garšu. Mēs sākam ar lasi. Cepsim to dzidrinātā sviestā ar ādu uz leju, pievienojam nedaudz sāls, no sākuma cepam uz lielākas uguns, pēc tam nogriežam mazāku, lai lasis sanāk viegli kraukšķīgs. Tas ir viens vārds, ko mēs šodien lietosim bieži – crispy, tas ir kraukšķīgs. Tagad samazinām uguni un otrā pannā gatavosim piedevas. Bekonam pievienojam zirņus, savukārt lasi turpinām sildīt grilā. Un tad romiešu salāti, sirdi, tikai tā pišķīt viņu iekaramelizēs. Izkārtojam avotu kresi, tad liekam mūsu garnējumu. Mēs varētu šo šeit baudīt virtuvē, bet, katreiz viņš savādāk garšo tur, kur viesi sēž un viņu bauda. Viņi maina garšu tāpat kā vīns, labs vīns savā valstī garšo savādāk nekā, kur viņu ražo. Un tāpēc mēs iesim restorānā šo te baudīt. Thank you, Jamie. Un es nevarēju nepaiet garām, kad ieraudzīju austeres, paķert tās līdzi. Šie ir tie filmēšanas labākie mirkļi. Tas ir gatavots tik vienkārši, tajā pašā laikā garšo izcili. Manuprāt, garšu ļoti ietekmē ūdeņi, kuros lasis ir dzīvojis, kā arī tas, ka zivs ir svaiga, izcili. Zirņi, zirņu biezenis, bekons un salāti. Tik vienkārši un garšīgi. Burvīgi, paldies, Džemij. Starp citu, ejot no virtuves, es nošķiepu dažas austeres. Kā pie mums saka, tās nav pusdienas, ja netiek pasniegtas austeres. Mūsu austeres tiek audzētas tepat līdzī, netālu no restorāna. Droši var apgalvot, ka tās ir labākās austeres Skotijā. Tās iecienījuši gan vietējie pircēji, gan klienti ārvalstīs.
Tās tiek sūtītas uz Hongkongu, Ameriku, Singapūru un citur. To pašu var teikt arī par mūsu kūpināto lasi. Tā ir tradīcija, ka austeres parasti tiek pārdotas pa 6, 12 un 18. Jā, tā ir. Parasti mazākajā porcijā ir 6. Mūsu restorāna iecienītākā ir 6 austeru porcija. Tas ir tradicionāls veids, kā iesākt maltīti. Jo grūtāk atvērt austeri, jo svaigāka tā ir. Jā, svaigākās atvērt ir visgrūtāk. Cheers. Cheers. Runā, ka Kazanova esot ēdis 50 austeres dienā. Zini, ja man būtu iespēja, es darītu tieši tāpat. Iespējams, man jāiet strādāt tavā vietā. Es gribu pateikties tev, Džemī, par aizraujošo rītu, un tagad ir pienācis laiks apskatīties jūsu zivju cehu. Brīnišķīgi, paldies, Mārtiņ. Es tagad esmu operācijas zālē. Es esmu Stella McCartneys jaunākā tērpā. Ļoti modīga. Viņai ir sestdienas vakarā ārā ar tādiem te uzdzīvot. Un es esmu šeit ar patu galveno istabas vilēšanas Jānis Smaidīgais. John Smiley. Džon, es saprotu, šobrīd zivju filēšana ir automatizēta, bet tradicionāli tas vienmēr ir bijis roku darbs. Vispirms pastāsti, kad šis lasis ir izvejots. Tas ir otrdienas lomas, tātad pirms 2 dienām tas vēl peldēja jūrā. To var redzēt pēc tā, ka aste ir nedaudz saliekta, kā arī žaunas ir koši sārtas. Kam vēl ir jāpievērš uzmanība, lai noteiktu, vai zivs ir kvalitatīva? Jāskatās, lai acis nav duļķainas, kā arī gaļai jābūt stingrai. Cik lašus tu apstrādā vienas dienas laikā? Aptuveni 1000. Pēc tam daļa nonāk restorānā, pārējie tiek kūpināti vai arī pārdoti svaigā veidā. Loch Fine ražotais lasis ir viens no labākajiem produktiem šajā nišā. Atbildīga attieksme pret vidi, kurā tiek audzētas zivis, izmeklēta dabīga barība un apsēstība ar kvalitāti ir rezultējusies izcilos produktos, ko apliecina arī Freedom Food marķējums. Pēc senām metodēm kūpināto lašu klāstā ir vairāk nekā 7 dažādi veidi. Tāpat var apreikt. Tātad šīs ir ozola skaidas. Tieši tā, lašu kūpināšanā mēs izmantojam skaidas, kas gatavotas no lietotām viskija mucām. Viskija smarža vēl joprojām ir labi jūtama. Pirmajā kārtā tiek liktas sausās skaidas, otrajā mitrās. Pēc tam dūmi tiek novadīti uz žāvēšanas kamerām. Tad var redzēt, ka te viņi dara visu dabīgi, nekāda ķīmija netiek izmantota. Tas nu pat ieliks te iekšā. Tad 22 grādi, 15-17 stundas atkarīgi uz lašfilēs lielumu. Tagad 4 minūtes 36 sekundes. Redziet, tur tas restorāns, Loch Fine restorāns ir. Mēs esam atbraukuši šeit, kur viss te audzēšana notiekās. Te vairākās vietās par Loch Fine ir tā audzētava. Un te es esmu atnācis satikt Andrē, galvenais austeru un midijas audzētājs. Andrei! You're a hard man to get hold of. Andrej, tu gan esi grūti sasniedzams vīrs. Es gandrīz noslīku, ejot pie tevis. Sveiks, Andrej! Prieks tevi redzēt. Ko tu tur esi savācis? Tās ir jūras zāles, ko mēs izmantojam dekoram. Daudzi klienti vēlas, lai austeres un mīdijas būtu noformētas ar jūras zālēm, imitējot dabīgu vidi. Jā, tās labi izskatās un klientiem patīk. Es saprotu, visa audzēšana notiek šeit, bet te ir tik klusi un mierīgi, šķiet, ka nekas šeit nenotiek. Patiesībā darbs kūsā. Redzi tās līnijas ar bojām. Tur ir iegramdēti šādi grozi, kuros aug un barojas austeres. And these cages just 5 deep. Yeah. And they'll grow out there maybe the first year or 2. The reason for that is they're in the water all the time. They're feeding constantly, so it's really good.
Tās ēd visu, kas plūst cauri austeru būriem. Austeres ir filtrētāji. Tās pārtiek no planktona un citām organiskām daļiņām, kas ir ūdenī. To, kā garšos austeri, nosaka ūdens, kurā tā ir dzīvojusi. Protams, ūdens kvalitāte ir vissvarīgākais faktors. Gan austeru audzēšanai, gan to attīrīšanai cehā mēs izmantojam tikai ezera ūdeni, kas ir nevainojami tīrs un ļoti kvalitatīvs. Kāpēc saka, ka austeres tiek audzētas gultās? Zemūdens steķi, uz kuriem tiek novietotas austeres, nedaudz atgādina gultu vai lielu paklāju. Kāpēc arī mēs tās saucam par austeru gultām vai mīndīgu gultām? Cik saprotu, iesākumā jūs austeres audzējāt šādos maisos? Jā, pirmkārt mēs neaudzējam austeres jūras dibenā, jo tad tajās var iekļūt smiltis. Sākotnēji mēs izmantojām šādus maisus, kas piestiprināti pie zemūdens steķiem. Katru mēnesi mums bija jānirst lejā, jāatvieno maisi un šurpu turpu jākustina. Tas ir gluži kā gatavojot šampanieti. Tieši tā, Mārtiņ, regulāri sakratot maisus, austeres iegūst daudz labāku formu, kā arī gaļa tajās aug daudz labāk. Meat growth, and you'll get a lot better shaped oyster and a lot better meat content in the oyster as well. Šobrīd mēs esam ieviesuši šādus grozus. Ideja ir ļoti vienkārša. Paisumā un bēgumā grozi šūpojas. Austeres apveļas uz otru pusi, un mums tas vairs nav jādara manuāli. Ar groziem mēs strādājam jau vairāk nekā pusotru gadu, un izskatās daudzsološi. Tas nozīmē, ka jums austeru gultas tagad ir jāpārsauc par austeru šūpuļtīkliem. Iespējams, tev ir taisnība. Es redzu, ka grozi un atveres tajos ir dažāda izmēra. Viena no svarīgākajām lietām austeru audzēšanā ir to barošana, nodrošinot pietiekošu ūdens plūsmu caur groziem. Grozos ar mazākajām atverēm mēs audzējam mazās austerītes. Kad tās paaugas, tās tiek pārvietotas uz nākamajiem groziem, kur atveres ir lielākas. Cik ilgi jāaug austerei, lai no mazākā groza nokļūtu lielākajā? Parasti tas aizņem no 2 līdz 3 gadiem. Mazākas austeres, kādas mēs piedāvājam, sver aptuveni no 65 līdz 75 gramiem. Tikpat cik ola? Tieši tā, tās tiek audzētas 2 gadus. Lielāka izmēra austeres, tādas, kas svēr sākot no 100–120 gramiem, tiek audzētas 3 gadus un vairāk. Andrej, kas notiek ar austerēm, kad tās tiek izvilktas no ūdens? Tās nokļūst šķirošanas cehā, kur austeres tiek sašķirotas pēc izmēriem. Mazākās liek atpakaļ grozos, lai tās aug tālāk, bet lielās nokļūst attīrīšanas cehā, kur strādāju es. Pēc īsas reklāmas pauzes kopā ar Andrē turpināsim izzināt austeru audzēšanas noslēpumus, bet raidījuma otrajā daļā vērosim, kā Mārtiņš pagatavo īstu skotu delikatesi – auzu pārslu sierakūku ar Loch Fyne viskijā kūpinātu lasi. Attīrīšanai mēs izmantojam ezera ūdeni, kuru apstaro ar ultravioletajiem stariem. Austeres tajā tiek turētas 42 stundas, līdz atbrīvojas no potenciāli nelabvēlīgajām baktērijām. Bet, kā jau es minēju, mums šis process nav īsti nepieciešams. Attīrīšanu veicam tikai drošības pēc. Es redzu, dažas austeres ir atvērušās, vai tas liecina par to, ka tās nav ēdamas? Zem ūdens tās var būt atvērušās, jo tādā veidā austere uzņem barību. Tomēr, ja izņemot no ūdens austere neaizvēras, visticamāk tā ir mirusi vai drīzumā taisās to darīt. Visvienkāršāk, kā pārbaudīt, vai austeres ir dzīves, ir padaudzot vienu pret otru. Austerei jābūt pilnai, bet skaņa būs līdzīga, kā padaudzot akmeņus vienu pret otru. Tici vai ne, katra austere, ko mēs pārdodam, un tās ir apmēram 20 000 līdz 30 000 nedēļā, šādā veidā tiek pārbaudīta. Austeres šķiro pēc izmēra. Mazākās ir aptuveni 65–75 grami, lielākās 120 gramu un vairāk.
Kuras ir visvairāk pieprasītas, mazās vai lielās? Noteikti mazās. Es personīgi dodu priekšroku mazākajām. Tās ir vieglāk baudīt, savukārt lielās bieži izmanto ēdienu gatavošanā, mērcēs vai piedevās. Vienkārši tās ir pārāk lielas, lai ēstu. Interesanti, ka garša īpaši neatšķiras. Tā kā es teicu, austeres augot nekļūst stingrākas. Garša vēl joprojām ir viegla un delikāta. Nu, man jāsaka, tās bija gardākās austeres, ko es esmu līdz šim ēdis. Nu, svaigāk par to tu nevar dabūt. Bet atcerieties, viņas atnāk no šejienes, teiksim, uz Rīgu, nu, līdz pat 9 dienām viņas ir labas. Var pat uzturēt viņas 2 nedēļas, bet viņas nekad tik ilgi neturās. Mūsu ledskapī, jo mēs viņas visu apēdām. Scotland the Brave, varonīgā Skotija. Un kāpēc? Kāpēc? Mēs esam tajā pašā hemisfērā kā viņi. Mums arī jābūt tāpat kā viņiem sasvarāki. Bet es gribu pateikt, viņi audzē ļoti daudz auza pārslas. Un viņi katru rītu ēda auza pārslu putru, ko viņi sauc par porridge. Viņi tikai netaisa viņu putrā, bet viņi arī gatavo cepums no viņa. Un to cepums no rīta ar medu, pusdienās maizes vietā un vakarā ar zieru. Un es jums gribu parādīt šo te cepumu, ko es esmu pats izceps, un te ir vairāk auza pārslas nekā kaut kas cits. Un sākam ar pašu galveno, ar pašām auza pārslām. Šīs ir mūsu Latvijas auza pārslas. Viņas ir nepārstrādātas. Tas nozīmē, šitās ir saucamās ilgi vāramās. Viņi nekādi karstumi nav dabūjuši, lai ātrāk viņas gatavot. Tad man te ir 3 krūzes pārslas, man būs 2 krūzes milti. Miltus mēs izsijām, liekam pa virsu, un es likšu klāt bruno cukuru. Tučtuč sāli, ar kņiebienu sāli un cepamo pulveri. Mīklas sastāvdaļas samaisa, pievieno augstu sviestu un visu kārtīgi sajauc kopā. Kā nākamo pārslām, miltiem un sviestām pievieno ūdeni. Masu rūpīgi samīca un ievieto leduskapī atpūsties. Pēc aptuveni pāris stundām mīkla ir gatava cepšanai. To izrullē pāris centimetru biezumā un ar izvēlēto formu izveido cepumus. Šo te liekam cepuši krāsnī 180 grādus, nu kāds 15 minūtes. Un lūk, 15 minūtes pagājuši, mūsu cepumi, auza pārslas cepumi ir gatavi. Patīkam drupaini, redzējiet, bet turās viss kopā. Šāds nekādā veiklā Rīgā, ne Latvijā nevar nopirkt. Man jāpasaka Džeimijam, paldies, es saku Džeimij, iedod man vienu recepti, kas man ir jāgatavo šeit uz vietas. Ar tavu lasi. A look fine lasi. Un ne tikai viņš man iedeva recepti, viņš man arī iedeva lasi. Tātad es gatavošu glašu siera kūku ar auzu pārslas pamatu, ar bāzi. Atcerieties, Skotija ir varonīga tauta. Tad viss, kam jābūt, ir gatavot bāzi, mums vajag sviestu. Te ir mūsu paša lauka sviests. Un mēs viņu necepam, mēs tikai maigi viņu izkausam. To un cepumus mēs ieliekam blenderī un mēs viņus sablenderēsim. Kamēr ir tāds smalkāka drupača. Un sviests mums te kūst. Pieliekam klāt mūsu drupačas. Pieliekam klāt tuč melnos pipers. Un arī, lai paktinātu mūsu mēli, ierīvēsim tuč laimas mizu. Ja mēs mizu liksim klāt, tad pieliksim arī tuč laimas sulu. Zini, kāpēc? Jūs uzminiet,
lai viņa nav garlaicīga. Voilà, tas mums ir gatavs. Viņš nav jācep, un mēs esam paņemuši te gredzenus. Paņemat kaut kādu formu, var krūzītā arī ielikt, ja jums nav šādi trupas sazāģēts. Un es šeit ielieku tādu papīru, lai man vieglāk viņus izņemt ārā. Un liekam šo te bāzi apakšā. Katrā šo izlīdzinam un to paturam ledskapī, lai viņi sacietē. Nākamais mēs paņemam vienu loksni želatīnu, un lai viņš izmērcējās. Tagad nākamais man te ir sojas krējuma siers. Tā nav nekāda Philadelphia, tas ir mūsu pašu vietējais siers. Liekam viņu atkal blenderī, jo mēs uztaisīsim viņu tādu krējumīgāku. Krējuma sieram pievieno vienu olas dzeltenumu, svaigi rīvēta laima mizu, laima sulu un blenderē, līdz masa iegūst viendabīgu un gaisīgu tekstūru. Re, kur ir bagātīga, tīra sojas siera krējuma masa. Un tagad mēs ķersimies klāt recepts galvenim varonim, Rockfine Lassis, ko man Džeimijs uzdāvināja, lai es atvedu uz Latviju un jums parādu. Šis ir tas, kas ir viskī marinēts un arī ar viskijas ozolo muci viņš ir augsti kūpināts. Un ņemam šo lasi, te, kur viņas ir smuki šķēlēs, atsevišķi atdalītas, bet ko mēs darīsim, mēs viņu arī blicēsim. Tagad jūs domājat, taisa sieru kūku, tad viņam jābūt saldam? Nē, pilnīgi nē. Pirmā sieru kūkas, viņas bija visas sāļas. Tagad šo es sagriežu mazākos gabalos, un arī šo mēs saplicējam. Kūpinātā laša gabaliņiem pielej lāsi single malt viskija, to sablenderē un iecilās siera kūkas masā. Turpinot, visam pievieno pāris ēdamkarotes Cream Fresh, kapātus pētersīļus un garšvielas, sāli, svaigi maltus melnos un kajenas piparus, bet nobeidzot siera kūkas masā iemaisa karstā ūdens peldē kausētu želantīnu. Tagad mums ir smuka gluda masa, paņemam mūsu formas, kas tagad ir sastingušas, un liekam iekšā katrā, sadalam to masu. Un nekā ir smuki, viņš sakritīs, un izlīdzinām ar vienkārši paplāts kratišanu. Ledeskapī, vismaz minimāli 2 stundas labāk dienu iepriekš. Diena, nakts pagājusi, un par to laiku viens ir pazudis. Es nezinu, es nolikšu viņus visus vienā rindā un redzēšu, kurš tu varētu būt tas vainīgais. Un mēs tagad viņu paņemam. Tā, viņš tā, redzat, viņš ļoti smuki iznāk. Un galvenais, te nekur nav neviens gaisa burbulis. Tagad, redzat, viņš ir tāds elegants, ļoti elegants. Es te vēl vienu lietu te izdarīšu. Es uzlikšu vienu pusšķēli lasi pa virsu. Un vēl, ko man Džeimijs uzdāvināja, kas arī nāk no Skotijas, no Celtiku ūdeņiem, dals. Un kas ir dals? Dals ir jūras zāle. Viņa ir sakaltēta, samalcināta, un viņi izmanto viņu sāles vietā. Un tad es uzberšu to dulsu pa virsu, liksim uz šķīvu un atliek viņu tikai garnēt. Mūsu Rockfine lašu siera kūka ir gatava. Trūks tikai viena lieta. Atvainojos Raimond Thompson, mūsu vīnu sommeliē, bet šoreiz es pieciršu klāt single malt whisky. Un es jums pasaku,
Es nevaru iedomāties, kas var būt dzīvāks, svaigāks un labāks par šo. Paldies jums uz jūsu veselību. Jamie, cheers! Ir pienācis laiks Stoller konkursa balvas izlozei. Jautājums bija, par kuras valsts nacionālā ēdienu var dēvēt tikka masala. Atbildes bija ļoti daudz, bet arī šoreiz bija ļoti daudz nepareizās atbildes. Ne Turcija, ne Taizem, ne Filipīnas, ne pat Indija, ne Pakistāna, ne Bangladeša. Pareizā atbilde ir Lielbritānija. Tāds ēdiens, kā mēs viņu pazīstam šodien, tikka masala, ir Lielbritānija. Tagad viens no šiem te būs tas laimīgais. Un es gribu apsveikt Ainis Strazds. Ainis Strazds, apsveicu, tavās rokās pienāks Stoller multi-cookers. Es zinu, ka tev būs daudz prieka ar viņu. Un Aini, arī ne tikai tas Stoller slow cookers, tev arī nāk no Stoller baristu kursi. Jauns Stoller konkurs, un šis nāks ar vēsturisku piesitienu. Leģenda vēstē, ka 1592. gadā kristiešiem šo dzērienu atļaus baudīt pāvests Klements 8. Līdz tam tas esot piedēvēts pašam sātanam un pat sauktas par bezstievju vīnu. Kā sauc šo dzērienu? Atbildes sūtiet zemāk norādīto adresi līdz 19. oktobra pusnaktī. Vai no dzimšanas dienā? Balvu izloze notiks 25. oktobra raidījumā. Un brāļa dzimšanas diena. Balvās, kā jau jūs zināt, būs šis burvīgais Stoller multi-cookers, kā arī baristu karte. Kursi! Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller.